Es esmu lodsgrūdējs, paravieglatlētis un nodarbojos ar šo sportu jau kādus 3 gadus. Tās visas dzīves ar visādiem sporta veidiem nodarbojos, bet tā lielāko daļu ir spēka sports, tā kā spēka trīscīņa, nedaudz sacelšana, un tad es aizgāju uz lodsgrūšanu, tagad tā mēs lodsgrūdējs vieglatlētis. Tā, kad es kaut kādu mērķi nostādos, arī viņus cenšos sasniegt. Es daru visu, lai viņi līdz viņiem tiktu. Tāpēc es arī tiku uz olimpiādu, jo man tas tiešām bija liels mērķis, un es tiešām smagi trenējos un darīju visu, ko varēju, lai tur tiktu. Kad pirmo reizi aizgājām uz trenižeru zāli ar Čomu, mēs jau bijām visādos kaut ko bišķi patrenējušies, bet tā pirmo reizi, kad es aizgāju uz zāli, tā nopietno, es domāju, skatījos tur apkārt, bija diezgan tādi lieli, spēcīgi vīri. Es domāju, kādreiz tāds varētu būt, un es smagi trenēšos. Un nebija tā, ka tur aiziet nervozē un domā, ko citi domās par tevi, varēja pieiet pie visiem un pajautāt, ko darīt. Un viņi būs vienmēr laipni palīdzēt, tā kā man bija diezgan labas atmiņas par pirmo reizi. Sporta akadēmijā mums bija vieglatlētikas kurs, un pirmo reizi dzīvē es lodē pieskāros sporta akadēmijā. Tas bija 19 gadi, kad man bija, kad paredzēja pirmo reizi lodes grūst, un tad es domāju, šī tāds diezgan forši, jo man patīk spēka sporti, un lodes grūšana arī viens no spēka tādiem sportiem. Kādēļ, tavuprāt, jauniešiem ir bail uzsākt darīt to, ko viņi vēlas? Jo viņus kritizēs cilvēki, tā kā blakus cilvēki, draugi saka, ko tu tur dari, kāpēc tādā veidā tas nekas nav. Un viņi, protams, klausās, nevis tā domā, kad jau tā ir man dzīve, darīšu, ko es gribēšu, un tā. Tad pēc tam nožēloju īstenībā pēc kāda laika, kad tiešām nesāku to darīt ātrāk vai vispār nesāku to darīt. Un nezinu, kā tas ir. Tāpēc tā neklausīties citos un darīt, ko tie tiešām grib pats. Nepadoties. Galvenais censties, izvirzīt mērķi un arī tiekties pēc viņa. Ja nemēģinās, tad arī netiks līdz viņam, bet ja mēģinās, tad ir vismaz iespēja tikt līdz viņam. Tāds ļoti svarīga lieta, kas man sports ir dzīvē, visu dzīvi bijis. Un es nezinu, kurš būtu bez viņa.